Es jums pastāstīšu par Johanu Sebastianu Bachu. Viņš ir dzimis 21. martā 1685. gadā. Miris 28. jūlijā 1750. gadā. Slavenākie skaņdarbi – tokāta un flūga. Informāciju jūs redzat tātad gan par Vivaldi, gan arī par citiem komponistiem, un mājās jūs varat tātad vēlreiz iepazīties ar pazīstamākajiem darbiem un arī noklausīties mūziku. Nu, šīs stundas tēma vēl aizvien ir Vismas Belšvicas romāns Brillē, un šajā stundā mēs pārbaudīsim, cik jūs uzmanīgi esat lasījuši šo te romānu. Līdz ar to mums būs šādi uzdevumi. Tātad mēs nostiprināsim izpratni par šī romāna tēliem un viņu galvenajiem izteicieniem. Tātad, nu lūk, darba gaita. Tagad varat paņemt savus planšetdatorus vai mobilos telefonus. Tātad mēs šodien runāsim par augu aizsardzību, un es esmu sagatavojis jums nelielu materiālu ar dažiem skaitļiem un ļoti skaistu video, kas mums ļoti labi pastāstīs par augu aizsardzību, par dabas aizsardzību Latvijā. Nu, un tad mēs tagad atvērsim vienu tādu prezentāciju, infografikas beigas, kad ir tikai 4 dabas rezervāti Latvijā, un tās ir īpašas teritorijas, kur ir gandrīz, tas ir Ziemeļvidzemes dabas rezervāts, ja, kurā tātad ir gan ainavas aizsargājums, gan pļavas, gan augaudzes, un tas ir tātad īpašs un atšķirīgs no citas Latvijas dabas. Tā, un tad es gribu jūs aicināt noskatīties video, man ļoti patīk šis video, un tas ir par aizsargājumām dabas teritorijām Latvijā. Nu, mājās jūs varēsiet vēlreiz noskatīties, tātad Twitterī es varu notvītot un nošārēt ar jums, ja, dalīties, un tad jūs mājās varat paskatīties šo te video paši, jo un tad skatāmies tagad. Latvija Eiropas kartē atrodama krustcelēs starp Skandināviju, Krieviju un Rietumu Eiropu. Pateicoties nelielajam iedzīvotāju